un ir iekšējā nenormāla pretestība. Jo esmu pieaugusi sieviete, man ir karjera, man ir ģimene, un iekšējais bērns, ne, mēs to nedarīsim, tev pārāk daudz atbildības, ne, es negribu to. Un tā iekšējā cīņa pašai ar sevi, ar manu iekšējo bērnu, jā, rada man grūtības ikdienā. Un tad saprotu, sāku domāt, tad to, ko es daru, vai tas vispār ir vajadzīgs, vai tas ir mērķis, ja vienmēr ir pretestība, un tad no kurienes tas rodas? Pēc sesijas un intervijas ar Niku noteikti izgāju iedvesmota, ar pacelātu noskaņu. Mājās uzreiz ķeros klāt pie uzdevumu scenārija savai dzīvei. Un pēc šī uzdevuma, kā arī intervijas noskatīšanas, man sanāca saskatīt sevī to spēku, kas man ir. Tiešām tas, kas viss manā dzīvē ir noticis ar mani, nav nekas slikts. Tas tikai atklāja manu iekšējo spēku, kam es ticu. Man ir pārliecība tajā. Es labprāt tagad veidoju saturu savam Instagram kontam jauniem. Un arī īsi pēc es izgāju ārā no dekrēta un sāku strādāt. Un tā ir pavisam cita lieta. Es seko līdzi Nikas instrukcijām un daudz vieglāk rakstu visu. Man vairs nav tas, ka es apsēžoties pie datora un sākot rakstīt, tiecos to, ka visam ir jābūt perfekti. Es cenšos izslēgt jebkāda veida vērtēšanu tam, ko es rakstu. Es vienkārši apsēžos, rakstu, lai tikai ir. Ja es jūtu to, ka kaut kur ir strupceļš vai es buksēju, es uzreiz eju pie vadītājiem. Es noteikti daudz vairāk sāku konsultēties un iet pie viņiem, kaut es atsāku strādāt tikai dažas nedēļas, un es jau vairākas reizes esmu bijusi pie viņiem, un es jūtu to, ka progress ir daudz lielāks, un tā rakstīšana ir, jā, man joprojām nepatīk, bet man nav tāds, ka es ar pretīgumu eju uz darbu. Man ir vieglāk, es zinu to, ka man tas jāizdara, bet es to daru daudz vieglāk, un es jūtu to, ka viss būs lieliski, un to novēlu katram. Paldies, Nika! Sveiki! Pie manis šodien istabā ir Lauris. Un pēc Laura teiktā, viņam mēdz būt bailes, kas viņu sastindzina, un sabotāža. Sveiki, Lauri! Sveiki! Mēs ar tevi esam runājuši iepriekš. Jā. Esam pacēluši daudz dažādas tēmas, bet šodien runājot, tu teici, ka tu gribētu izcelt sajūtu bailes un to, ka tu it kā sevi sabotē. Ir lietas, kuras tu gribi, bet nedari. Jā. Varbūt kāda pašpārliecinātība pietrūkst vai kaut kas tāds sevī. Tā kā jā, tā ir reāla problēma. Piemēram, tās bailes, tā ir, tas man jau no seniem laikiem velkās līdzi, un es tiešām nezinu, kāpēc man ir jābaidās, bet tieši ļoti svarīgā mirklī, piemēram, es arī jums runāju, kas man ir svarīgs, es vienkārši izgāžos tajā mirklī. Visu tā, ka es vienkārši šeit pa ielu nekad tā nav noticis. Kaut kas notiek, tad kaut kāda mistika pilnīgākā. Tu teici, ka tas tev ir sen. Jā, tas ir sen. Apmēram, cik sen? Tas bija pirmo reizi, tad man vairāk tas ir tā kā kaut kādos konkursos, kas es kādreiz piedalījies. Tas bija 2007. gadā. Es atceros, piedalījos konkursā. Es biju tā pārgatavojies un uzgājis tās skatuves. Tur bija cilvēki, viss pārējais. Nekad tā iepriekš nebija bijis. Un vienkārši iestājas blackouts, un tu nezini, tu vienkārši skaties. Tu vispār neko neatceries. Pat nesaprotu, kur tu esi atnācis pa lielam tajā mirklī. Tātad tās sajūtas, kuras tevi tanī brīdī pārņem, ir tas, ka tu it kā izkrīti no realitātes? Jā, apmēram tā, jā. Un tu nezini, ko tev tajā mirklī jādara. Kā es viņu tagad tiek pāris vienkārši sākt, vienkārši man jāsmējās, jo otrs variants būtu raudāt, bet raudāt uz skatuves, Smiekli vienmēr mums palīdz noņemt spriedzi. Tagad jautājums par to. Tu teici, ka tas notika pirmo reizi ar tevi. Jā. Iepriekš tu esi bijis arī publikas priekšā, pirms šīs reizes. Jā, biju. Un tādas pazīmes tev nebija? Nebija, vispār. Kā tu domā, ar ko tieši šis notikums tavā dzīvē atšķirās no tām iepriekšējām uzstāšanās reizēm? Man
Tā kā es aizdomājos, ka man kāds vērtē, pieņemsim, ka, ja es vienkārši uzstājos kā koncertā dziedu, man nekad tā nav bijis. Tā kā, var būt minimāli, satraukums ir vienmēr patīkams, bet tā kā es kaut ko baigi aizmirstu, tā nav bijis. Tajā mirklī es sev varbūt iestāstu, tagad būs, tūlīt būs, tūlīt vērtēs, liks kaut kādas atzīmes, līdz kaut tev liek atzīmes, es izstājos garīgi no tā pasākuma. Tātad vērtējums ir tas, kas tevī rada spriedzi. Jā. Skolā arī tā bija, kad tu, piemēram, nezinu, jāiet priekšā dzejoli skaitīt, arī vērtē. Skolā? Es to skolu man tā sanāca vairāk tā kā privātu stundām gāju, tur nebija problēma. Mēs skolotāji divatā sēdējām un tā kā viss bija kārtībā. Aha, tad skolas laikā tev nebija tā iespēja izjust to klases, kā tas ir, ka tev ir reāli klausās gan klase, gan skolotājs. Tad, kad līdz 4. klasē es to izjūtu, pēc tam līdz 9. es baigi neizjūtu. Es pie privāta skolotājas gāju visu to laiku. Un pēc tam kaut kādā dzīves posmā, kad ir publika, tā parādās, kur tas ir, kad tu sāc dziedāt, piemēram, kur tas notiek, kur tu sāc saskarties ar to, ka tomēr kāds vērtē. Ka vērtē, kur es saskaros pēc kaut kādos koncertos, bet tur man nebija bailes. Nekad līdz tam man nav bijis tā. Iepriekš man bija vienaldzīgi, ka man vērtē. Iespējams, tie bija tie gadi, jo es sāku dziedāt vispār no 20 gadiem. Iepriekš es braucu ar BMX-iņu, piemēram, līdz tam. Tad man likās, ka dziedāšana, tas nav mans pārāk tā kā... tad pamīkst priekš manis, teiksim tā. Tas nebija tev svarīgi. Tas nebija man svarīgi, jā. Vai šajā 2007. gadā, kur tu izlēmi piedalīties šajā konkursā, jā. Vai tas tev kļūst svarīgi? Tas man bija svarīgi. Tanī brīdī es biju uzlicis liels cerības uz to, ka man tur izdosies. Un īstenībā šis svarīgums, ko mēs uzliekam kaut kādām lietām, kad mēs uzliekam pārāk lielu svarīgumu, it kā tas iedod sajūtu mūsu prātam, ka dzīvības un nāves jautājums. Ja? Apmēram. Jā. Vēl trakāk, es domāju. Jā, un tanī priekšā, kad tu izēji, tev ir šis dzīvības un nāves jautājums. Un tagad mani vērtēs, un es vai nu mirstu, vai dzīvoju. Jā. Un tas ir arī iemesls tam, kāpēc mēs sastingstam un atnāk šī melnā bilde un izrauj mūs no realitātes. Jo iedomājies, tavam prātam tūlīt ir jāizdara kaut kas, pēc kā viņš vai nu izdzīvos, vai nu mirs. Apmēram tā sajūta ir godīgi. Fakts pats par sevi, tas ir vienkārši pielīdzinājums taviem koncertiem. Tu izies un nodziedās, bet tieši tas, ka tu viņam iedod tik lielu svarīgumu, ir tas, kas tev nobrucina prātam šo iespēju būt vienkārši dziedošam, kā parasti tu izēji priekšā un nodziedi. Koncertā tu zini, ka tev nav šis dzīvības un nāves jautājums, un tu tur paļaujies uz sevi. Jā. Varbūt pat zini, kad lai vai kā tu tiksi ar to galā. Ja? Un tagad tu pavērot sevi tālāk pēc 2007. gada. Kur vēl tev ir uzradušās šādas situācijas, kur iestājās šis kādā citā sfērā, pieņemsim, vai tā pašā? Jā, arī citā sfērā. Vai ir bijis tā, ka tas kaut kur vēl parādās? Viņš sāk tā kā izplatīties. Ne, viņš tā kā pazūd, un tad viņš atkal parādās. Tu pat nezini, kad tas būs tev. Un tagad padomā, kur ir nākamā spilgtākā reize, kur tu atceries? Tas bija vēl viens konkurss. Tas bija ļoti spilgti. Tas bija 2018. gadā. Tātad visu šo laiku viņš tev nav klātesošs šīs bailes. Tikai tad, kad tu atkal uzliki svarīgumu, jo tev vērtēs. Tas ir konkurss, tātad tev vērtēs. Jā. Kāpēc tev tas tad bija svarīgi? Kāpēc man tas bija svarīgi? Man vienmēr ir svarīgi, lai man izdodas baigi labi. Vienkārši, kad es pats tā kā nezinu, tagad beidzot, tagad vajadzētu sanākt, lai būtu, jo es arī daru tās lietiņas visādas citas, bet tā mūzika, tā kā, es gribu viņu vienmēr izcelt priekšā. Ja tagad man sanāks, tad redzēs, tad būs. Kāpēc tu ejot uz koncertu? Kā tad tu domā? Kāda ir tava sajūta, kad tu ej uz koncertu? Es esmu atbrīvojies, brīvs, es vienkārši dziedu. Un tad ir sastāvs, kaut kas spēlē, tur vai ģitāru piespēlē, vai ko mēs saskatāmies. Mēs tā kā čomi vienkārši uzstājamies. Kad konkursos tur nav tas, tā grupa nav. Tu kā viens esi iesviesis, tagad sāc tagad kaut ko dziedāt. Tāds
pietrūkst tā, nezinu, tā kā, nezinu. Tā nav tā dabīgā vide. Nav man dabīgā vide, jā, teiksim tā. Ok, tad nākamais ir tikai 2018. Un tagad tu saki, ka tagad atkal parādās šī sajūta klātesoša. Jā, bet vienreizīt, bet šoreiz es sevi salauzu. Tas bija arī Latvijas televīzijā. Es sevi salauzu un turpināju. Es domāju, nebūs tā, ka tagad es vienkārši apstājos malā. Es sapratu, nebūs. Es vienkārši tā saņēmos, paelpoju un vienkārši aizgāju tieši ēterā. Un nodziedāju, viss bija kārtībā. Arī atšķelīts šaudījās. Jā, tas tā kā bailes, tāds šoks bišķiņ. Bet es vienkārši tā kā izstrādāju to. Un pēc tam vēl pēc 2 dienām man pilnīgi nebija vispār tādas sajūtas. Vispār es aizgāju tā kā pie jums šodien atnākt šeit. Šis moments, es domāju, ka ja tu ar viņu varētu nedaudz vairāk padalīties, varētu arī vēl kādam palīdzēt. Tātad tu stāvi, tūlīt tev ir jāaiziet, un tu jūti, ka parādās šī sajūta. Jā, viņš sākās kaklā, tā kā, tagad, un tu sāc dziedāt, un tu saproti, paliek tikai sliktāk, zini, tā. Un tu vienkārši vairs nevari neko padarīt. Variants vienkārši tu viss būs asarās tur un nobirst tūlīt. Vienkārši tev jāapstājās. Un es šoreiz, kā es darīju, nevis turpināju šitā te kaut kā, lai neizklausās pilnīgs sviests. Es sapratu, jāapstājās. Ka nav. Es nogāju malā. Un es pie sev iegalvoju, viss mierīgi. Tad neviens, tad nav kaut kādas kameras, kaut kas. Ko tu satraucies? Davai, saņemies. Un pagāja 30 sekundes, es saņēmos. Vienkārši aizgāju un nodziedāju, un vispār super sanāca. Tad es tev pareizi dzirdu, ka tas ir vienkārši dialogs tavā galvā, tev pašam ar sevi. Jā. Es teicu, nav tik svarīgi, beidz, ņemies, vienkārši nodzied, tā kā tu parasti, jūties kā mājās, nezinu, visi tavu draugu vai kas, tu sev visu kaut ko iestāst, un vienkārši Kā tu domā, kam pieder 2 šīs tavas balses iekšā tevī? Es ceru, ka man. Jā, bet ja mēs paskatāmies tevi dažādos dzīves posmos, ir kāds, kas ir tevī pārliecinātāks, tad tu viņu izcel ārā, tā ir tā tava daļa, personības daļa, kurai piemīt pārliecība, ka tu taču vari, klausies, mums aizmugurē ir tik daudz uzstāšanās, šis tev nav nekas jauns īstenībā. Bet ir tā tava daļa, kura pirms tam uztraucās un saka, nē, es nevarēšu šitā tūlīt izgāzīšos. Es ceru, ka es viņu salauzu to daļu, jo tagad, cik bijis pēc tam, nav bijis tāda kopš vasaras. Visur, kur tur vēl visu kaut ko es darīju, pilnīgi pamierīgo. Jo es vienkārši es ceru, ka es viņu galvā izstrādāju, kad es darīju savādāk nekā parasti. Vienkārši tā kā bija bēdīgs un visu to dziesmu novilku un viss slikti un viss beidzās. Es vienkārši apstājos, kas arī nav it kā smuki varbūt, bet vienkārši sāk no sākuma. Un viss. Bet gala rezultāts ir. Gala rezultāts ir, un tagad man ir viss mierīgi. Un skaties, tev ir tagad foršs piemērs pašam priekš sevis, bet arī priekš citiem. Šis var kalpot, ka mūsos iekšā vienmēr ir ļoti daudz personības daļas. Ja mēs skatāmies zinātni, pierādījusi, ka viņas mēdz būt pat līdz 2000, bet tādas dominējošās ir 10. Tad tevi ir viena dominējošā, kura mēdz tevī iekšā iesēt bailes, bet ir vēl viena dominējoša, kura var pateikt tā, stop. Es zinu, ka es varu. Es šito nedaru ne pirmo reizi, un man ir sanācis, un tu vari balstīties tajā brīdī uz visu to pozitīvo pieredzi. Tātad viņas ir vienlīdz spēcīgas, bet, lai tev nākotnē šī dominējošā pozitīvā būtu vairāk, tev viņa ir tiešām jāaudzē. Tev tas pārliecinātais savs iekšējais es, tu viņam pat vari iedot vizuālo tēlu, tu vari radīt viņu kā, teiksim, viņš ir Lauris. Tas, kurš tur čīks, tas ir Laurītis. Laurentīs. Jā, un tev redzi, tev uzreiz rodas asociācija, un tu saproti, kurš grib dominēt šajā reizē. Tu šos tēlus, ja galvā ieраudzīsi, Lauris ir drosmīgāks, viņam ir pašpārliecinātība vairāk, tu viņu vari ieslēgt. Un tad, kad tu ej ārpus šīs komforta zonas, kad ir šie pasākumi, tev konkursi vai vēl kaut kas, ieslēdz viņu apzinātā līmenī, iedod viņam iespēju dominēt. Un tas notiek, tā nav mistika. Tas ir kā
tu noteikti esi dzirdējis, daudziem ir šis alter ego. Jā. Tā ir sevis galvā radīta mana alternatīvā personība. Es viņai varu iedot īpašības. Viņa ir ļoti smieklīga, atvērta, viņai vispār nav bail. Un es priekš sevis pasaku, ka viņa, teiksim, sauks savādākā vārdā – Monika. Es sev galvā pasaku tā. Šobrīd es šeit esmu kā Monika. Jā. Un visu manī atslēdzās visas citas manas personības un dominē Monika. Monikai piemīt, piemēram, tur tādas un tādas īpašības. Un tieši tāpat tu vari izdarīt. Tev ir šis tēls, kurš nostrādāja, kuru tu pagaršoji, ka viņš ir īstenībā diezgan stiprs, viņš var kontrolēt situāciju. Tev priekš viņai ir jāiedod raksturojošās īpašības. Tu vari iedot vārdu viņam, jā, vai tas ir Lauris, tiešām, Lauris ar visu to spēku, vai tu vari izdomāt priekš sevis kaut kādu vārdu, kā tu zini, kā tu viņu ieslēgsi. Un pēc tam jau tu viņu ieslēdzot izmanto savā labā, jebkurā dzīves situācijā, kad tev ir nepieciešams. Un katru reizi, kad tu viņam dod iespēju dominēt, tu viņu padari lielāku, stiprāku, spēcīgāku, un viņam ir aizvien vieglāk un vieglāk ar tevi miedarboties. Līdz dažreiz ir pat aktieriem ļoti bieži grūti iziet ārpus tēla. Ja viņš ir ļoti ilgi, piemēram, filmējies un dzīvojis tajā tēlā, viņam ir grūti atdalīties. Kāpēc? Tāpēc, ka šie personības izveidotie tēli, ja viņi ir ļoti ilgi ar mums, viņi pārņem mūs un kļūst par daļu no personības. Tātad tu vari viņu izaudzēt tik lielu, ka viņš kļūst par tevi. Un tas Laurītis, kurš mēdz baidīties, viņš paliek tik vājš, ka viņam vairs nav balss tiesības. Viņš tur kaut ko papīkst, un tu viņam uzreiz aizveries. Tas būs tas viņš pārvēršas par patīkamu uztraukumu. Jā. Tad šis ir tas, kā tu to vari trenēt nākamajās reizēs. Atstrādāt aizvien biežāk un biežāk, vienkārši atceries šo, izveido viņu un uztais viņu par tādu jau savu personības daļu, kur tu spēj ieslēgt tad, kad tev ir nepieciešamība. Īsmā, ka tu saki par to masku, man bija, kur es ieslēdzu iekšā sevī, mēs izstādē Ķīpsavā, kaut kur, man bija jādala tie bukletiņi. Un es zinu, ka neviens viņus neņems. Bet man bija tāds zaķa tērps, ko es uzvilku. Un es atceros, kā es ņēmos ar to zaķa tērpu. Vienkārši visiem devu. Un te es arī tajos koncertos, arī agrāk, kad mēs ar grupu spēlējam, saka, es šodien būšu zaķī vienkārši. Tagad zaķa tērpā, un es vienkārši maukšu. Tagad tajā zaķa tērpā. Tieši tā ir īstenībā tā pati metode, tikai tev bija viegli varbūt to iedomāties, jo tu reāli fiziski jā. Bet tas ir tas pats, tu uzvelc šo te tērpu, šo te Lauri, kuram ir ļoti daudz pieredzes, viņam nav bail kļūdīties, viņš iet un izdara. Tu viņu kā tērpu sev uzvelc, un patiesībā ir novērots, ka cilvēks, kad ieslēdz šīs personības daļas, viņas mainās. Viņš var iztaisnoties stājā, viņš var balss palikt mierīgāka. Ja? Tu ieslēdz šo te Lauri tagad, un tu redzēsi, bet reāli padomā par viņu, ieslēdz un pasties, kas tev ķermenī izmainās. Kā gribas sēdēt, kā gribas runāt. Gribās taisnāk. Jā. Tagad es ieslēgšu viņu iekšā. Jā, un tu vari to darīt jebkurā dzīves situācijā. Ja? Treniņu nolūkam mēs to varam darīt ikdienā. Nezinu, patrenējies ejot kaut vai ar kādu sarunu vai, nezinu, tur tas pats koncerts, gatavošanās, vēl kaut kas. Tu vari viņu slēgt iekšā vienkārši, lai pieņemtu viņu par daļu no sevis. Ja, tādā veidā tu vari nākotnē sevi no šīm bailēm nebaidīties no savām bailēm. Jā, tā. Nav ko baidīties. Otra tēma, ko tu izcēli, bija tāda kā sabotāža. Jā, tāda man arī ir. Man ir viss super īpašības. Man tie 20, pat redz, sabotāža, bailes, viss tāds pilns komplekts. Superspēja man sabotēt. Ja tā būtu superspēja, es būtu viss superīgākais. Būtu pirmā vieta, man būtu šajā konkursā. Super. Īstenībā tu tagad izdarīji kolosālu darbu. Tā ir vēl viena no mūsu zemapziņas programmu. Tātad mainošajām tehnikām ir nevis pretoties pret to, kas tev ir, bet atzīt, jo kā strādā labi, paiesim soli atpakaļ. Tātad tā īpašība vai klāt esoša lieta, kura mums sevī nepatīk,
Mums ir jāatzīst, ka viņi mums ir, bet jāatzīst, ka tur mēs esam vislabākie. Jo kas tad notiek? Ja tu esi kaut kādā lietā vislabākais, tev vairs nav jācīnās tur būt labākajiem. Pareizi? Tas gan. Un tāds ir arī viena no tehnikām, kur es esmu apguvusi. Tātad lieta, kura man nepatīk, man bija jāatzīst, es esmu vissliktākā trauku mazgātāja mājās. Nu, tā kā vissliktākā. Es esmu pirmajā vietā no vissliktākajām trauku mazgātājām. Un kad tu sev piedod šo te daļu humora šajā programmā un vēl atzīsti to sev, tev pārstāja būt tur spriedze. Jā, tu arī patās to jau dabīgā veidā izdarīji. Tu teici, ja es būtu tur vislabākais, tad es vislabākais esmu sevis sabotāžā. Kas tad tālāk notiek? Neko. Jādara tālāk. Jā, jādara tālāk. Kas tev šobrīd dzīvē ir tāds, teiksim, aktuāls, kur tu jūti, ka šī sabotāža tev traucē? Man traucē, es arī gribu darīt daudzas citas lietas savā dzīvē. Es darīšu līdz tam kaut ko visu laiku. Tur bija arī mūzika, viņa bija kaut kur tālāk, vai ne? Un arī tas sabotāži, vai vajag, jā, bet kā to naudiņu būs tomēr? Jā, bet tas taču ir vieglāk, varbūt jāsāk, nē, tad tu nesāc, nav jau jēga, varbūt, tā visu laiku tā galvā. Šis atkal ir dialogs, un tagad, kad tu runā, tad man tev ir jautājums šo fragmentu, kuru tu patās man pastāstīji. Jā. Vai tevā dzīvē ir bijis cilvēks, kurš līdzīgi domā, uzvedās vai runā, kurš vienmēr šaubās vai apšauba, kurš nedarīja, vai redzēja, kāpēc nedarīt vairāk? Vai ir tev bijis, varbūt no bērnības posma, kad tu augi? Varbūt kāds kaut kur bijis, tavs sitie nevar atcerēties. Visi jau kaut kādā mirklī kaut ko šaubījušies, bet tāda konkrēta persona es izcelt nevaru. Tu nevari. Jo bieži vien tie visādi vecmāmiņi, vectētiņi, kas ir bijuši ļoti klātesoši, piemēram, un tiešām šādi domājuši, paši baidījušies, tad nedod Dievs kaut ko izmainīt, šitā ir drošāk. Agrāk tas bija pirmā vietā visiem, tagad tikai es esmu pirmajā ženīgi. Sabotāžā. Jau sanāks, ka es sapratu, tur viss sev sabotēju. Tad tā tas vienkārši notika. Bet es arī reizēm arī saņemos un kaut ko arī izdaru. Es ticu. Tu taču dziedi un rādi. Jā, tu tici. Es, piemēram, arī pie tevis biju vasarā, un es arī atsāku to gatavs sākt. Jau es esmu 3, 4 mēs esam uztaisījuši. Vēl nav izlaists, lai atkal nesasteigtu, ka izdarīt pareizi. Bet ir jau iet uz priekšu, jau viss jau iet. Klau, parunājam par šo. Ja mēs noņemtu no tevis šo superspēju, kā tu viņu sauc, sabotāža, vai tad tu būtu jau kaut ko izdarījis savādāk? Tieši no vasaras? Jā, pa šo laiku tu teici, ir ierakstītas 3. Es domāju, ka būtu jau kāds 8. Jau. Es domāju, ka būtu jau kā minimums. Ok, būtu vairāk dziesmas. Dziesmas pašam kaut ko, es teikšu, es nedaru baigi daudz tajā. Es varētu ielikt tur vairāk darbu, bet es meklēju, nezinu, pēc sevī kaut ko citu visu laiku daru, kaut kur aizpeldu no tā. Tikai es atkal atpakaļ. Lai būtu kas? Es nezinu. Pamēģini. Pasaka, lai būtu kas. Ko tu meklē tajā citur? Es vēl gribu pamēģināt kaut kur citur. Arī kaut ko. Tev liekas, ka tu Man liekas, ka es to visu nevaru apvienot. Iespējams, arī nevaru, bet varbūt arī varu. Vai vajag? Vai vajag arī. Visādas domas ir. Ja mēs noņemam domas vispār no tevis un iedomājies, ka no šīs dienas es tev atveru patiesību tādu, ka nav nepareizu scenāriju. Tev nav nepareizs ceļš. Tev ir priekšā 10 ceļi, un neviens no viņiem nav nepareizs. Nav nepareizo. Ir vienkārši dažādi. Jā. Tad kā? Jādodās uz priekšu tad ir. Un kur tavā dzīvē šobrīd būtu tas uz priekšu? Kuru no 10, tu teiksim, tur gribi pamēģināt, tur kaut ko es pamēģināju, un tādi ir 10 tev. Es eju šitā visu laiku, bet tu virzos uz priekšu pa spirāli. Jā, un ja mēs noņemam šīs domas, ka ir kaut kāds pareizais scenārijs, ka varbūt vajag šitā vai tā, viss šīs te domas nav. Jā. Un tu saki, es gribu iet uz priekšu. Tad kas reāli dzīvē, kurš no tiem scenārijiem būtu uz priekšu? Kur ir tās profesija, kur tā sfēra, kur tev nāk pirmā, kad es saku, ejam uz priekšu? Es domāju, ka varētu būt tā mūzika.
kāpēc viņi neiet uzreiz uz priekšu, jo papildus kaut ko jānopelna ir šobrīd manā galvā. Jo tas tos augļus nenesīšu, tomēr ģimene mājās, saprot, nevar tikai hobiju bīdīt priekšā. Viņš tāds dārgs hobijs šobrīd man ir, teiksim tā. Kas ir nepieciešams, lai hobijs kļūtu par kaut ko vairāk? Tas tie pamati tagad jāuzstājas ir, piemēram, kad man ir doma, kad uztaisītos, 10 vismaz tās apakšiņas, ja man zvanīs pēkšņi par to koncertu, jo šobrīd, piemēram, man uzvar, vajag 50 minūtes nospēlēt, īsti nav. Bet sanāk, ja būs tās 10, tad man ir tās 50 minūtes, un es varu doties priekš, tāpēc mēs gribam līdz tam tikt, tā lēnā garāž tā. Bet skaties, tu patās pateici, ka ja būtu noņemta sabotāža, būtu jau kādas 8. Jā. Tātad tu zinot, ka tev ir vajadzīgas 10, lai būtu koncerts, tāpatās sabotē sevi un neej uz to. Nē, es tā kā eju, bet tikai. Jā, kāpēc? Tu it kā iegūsti ko no tā? Tāpēc, ka 70%, vai 60%, teiksim, es tajā. Es kaut kā tomēr tās lietiņas pa malām vēl daru. Bet savā brīvajā laikā, es mēģinu, bet tie telefoni, visas tās šķirstīšanas, tas 21. gadsimts novirzās domas visu laiku, vajadzētu pie sevi tā kā kaut kāda disciplīna jāuzstājas lielāk ir. Tad arī tas notiksies. Skaties, tātad tu pats ļoti labi saproti, ka īstenībā iztrūkst plāns. Plāns iztrūkst, tieši tā. Stratēģija, plāns. Ja tev šodienā būtu uzdevums īstenībā līdz Ziemassvētkiem. Tagad Ziemassvētkos meklēju ļoti daudz koncertus, un es zinu, ka šis ir ļoti labs laiks, lai to darītu. Jā. Un ja tu sagrupē visu savu enerģiju un spēku, cik tev laiks ir vajadzīgs, lai tu radītu 50 minūšu garu uzstāšanos? Ja tu tagad sagrupē visu savu spēku... Ja mēs paņem coverus reāli, vēl tos, kurus jau zini jau no iepriekšējām reizēm, kaut kādas dziesmas, tad 2 nedēļas. Kā tev pašam tas liekas? Bet mums nav pagaidām, kas spēlē, bet ja būs tas rezultāts, tad tur būs katram viss, 2 nedēļu laikā viss notiks. Tev ir 2 nedēļas? Jā. Tā godīgi pret sevi, ja tu godīgi, ja tu uzliec to par mērķi, tev ir 2 nedēļas? Varētu atrast. Ja tas ir super svarīgi, es vienmēr atrodu laiku un es izdaru. Tad šeit ir kas, tev nav tas svarīgi? Viņš ir svarīgi ļoti. Bet ne super. What? Labi pateicām. Jā. Tu pateici. Ne super. Viņš ir ļoti svarīgi, bet ne super svarīgi. Jā. Kāpēc? Kas te ir pa šaubu momentu, kāpēc tas nav super svarīgi, bet tas ir ļoti svarīgi, bet ne super? Kas tad atšķir šo tā? Negribas būt piesietam, varbūt kaut kādai vienai lietai, jo man liekas, ka es varu vēl to padarīt, vēl to. Es meklēju vēl kaut ko papildus. Okay. Un ko tas par tevi pateiks, ja būs šis viss vēl papildus? Kas tad būs? Ko tad tu par sevi domāsi? Ko tu sev iekšā paziņos? Tad tu būsi kāds. Droši vien jau, kad ir kāds, es pieļauju. Mums pārgurs būs droši vien. Rezultāts, jā. Jā. Bet kāpēc tu to dari? Kāpēc tev būs vēl kāda nodarbošanās, vēl 2, 3, un tad tu būsi kas priekš sevis? Es sadedzu. Es nezinu, kāpēc man tā ir. Ne tiešām, varbūt, zinot domas, es zinot sevi, es zinu, ka man domas ir šitā te visu laiku. Tad mums tās domas ir jāsagrupē uz vienu punktu, jo nevelti ir pierādījies, ka tas nav par tevi, bet vispār. Ja es tev tagad teiktu, piemēram, ka tev ir 3 stabiņos uz leju, jāsaraksta cipari no 1 līdz 10. Jā. Bet pirmajā stabiņā tu raksti latīņu ciparus no 1 līdz 10. Tad tu raksti romiešu ciparus no 1 līdz 10. Un tad, nezinu, vēl kaut kādā valodā no 1 līdz 10 latīņu, piemēram. Kā tu domā, kā tu ātrāk sasniegs rezultātu? Rakstot 1, 1, 1, vai rakstot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai šitā? Tur 1, latīņu 1. Man liekas, ka uz leju būs šitā, te būs ātrāk. Jā. Ko tas nozīmē? Jā, tā ir arī pierādīts, ka tas ir ātrāk. Kāpēc? Tāpēc, ka šīs ir 3 lietas. Ja mēs cenšamies dalīt fokusu un 3 lietās darīt, tas būs lēnāk.
Viņas lēnāk aizpildīsies. Ja tu aizpildīsi vienu šito, tad vienu šito un vienu šito, tas vienmēr būs ātrāk un efektīvāk. Tagad tas, ko tu dari, tu pilini. Katrā līdz kādai trešā, vienā es esmu otrajā, tad ceturtajā varbūt kaut tieši kur. Tā, un tas ir neefektīvi, tāpēc, ka tev nevienā lietā nav sasniegts rezultāts līdz galam. Tu sasniegtu vienu lietu, viņa jau pēc tam funkcionē. Viņa jau ir. Ja tev būtu šīs 10 dziesmas, viņas jau ir. Un tad tev ir arī brīvais laiks darīt to nākamo, kur tu atkal ielēji enerģiju, kaut ko izdari, sasniedz, aizpildi, un viņa atkal ir. Ja, es zinu tavus kaut kādus daļu plānus, un tad sanāk, ka tev būtu jau 2, piemēram, gatavs, kur pamīšas vienu otru var funkcionēt. Bet šobrīd tev ir iepilināts tur. Un tad tev ir liekas, ka tu esi sadalījies uz 3-4 vietām, nekur nav tā pēcgarša par rezultātu. Jā, tas tā varētu būt, jā. Kad nav rezultāts, viņš tāds. Jā, un tad tu šaubies. Un tu šaubies nevis tāpēc, ka tā lieta neiet, bet tu šaubies tāpēc, ka tu esi... Labi. Man patīk, ka tu esi visur pirmais. Tas labi, tad nav jāpārstāj konkurēt. Tu esi jau dabūjis savu prēmiju. Pirmais sabotāžā, pirmais viss, tev ir visur kausi. Tagad tu vari tā kā... ja es tur esi pirmais, pa ko tu tur cīnīsies? Jābūt pēdējiem tagad mērķis. Jā. Tātad, tu saprati uzdevumu? Es sapratu. Tev ir vienkārši jāizliek strateģiski pareizi, kur tagad iepilināt un izveidot to sarakstu. Un tad, kad tas ir izdarīts, viss, tu tur esi izdarījis, tev ir atpakaļ atnāk feedbacks par to, ka ir pabeigts. Un tu jau iegūsti mieru tajā lietā. Jā. Un tālāk tu darbojies šeit. Tas vēl joprojām fonā strādā, viņš nekur nepazūd. Jā. Pats pa sevi gandrīz vai. Tieši tā, un tad tu atkal radi šeit, kas arī pēc tam pats pa sevi var strādāt. Jā, šobrīd, pat cik tu pilinies visur, ir tā saraustītā sajūta brīžiem, kāpēc uznāk sabotāža. Tāpēc, ka enerģija ir izpilināta un nenāk nekur atpakaļ. Enerģija nāk mums atpakaļ tad, kad mēs sasniedzam rezultātu. Tā garša, kad ir izdarīts. Un tas ir tas, ko tev vajag. Jā. Tāpēc ir jāpārnes fokus uz vienu lietu, ir jāsaslēdzās, jāuztais tas, lai būtu super svarīgi, tad es izdaru. Tieši tā. Tad tu izdari, un viss, un tālāk tas process aiziet, viņš dzīvot var, jau kā organisms gatavs. Tā ir. Tad kas ir tas, ko tu sev noliec šobrīd par to prioritāti, kur tu esi gatavs savu fokusu pārnest? Kas varētu arī pēc tam kā organisms dzīvot? Vajadzētu nokoncentrēties uz vienu lietiņu šobrīd. Mēģināt nokoncentrēties to vienu no tām. Ko tas no tevis prasa? Kad pārējās bišķi cietīs, viņas kaut ko paralēli, kaut kas tur iet uz laiku. Jā, bet cieši šobrīd viss? Visas lietas 3, jā. Droši vien, ka tās 3 mēs, tad nedēļas tās mēs nedarām, tad mēs šonedēļ. Īsmā vasarā man tas baigi labi strādāja. Es tā pa vienai vienkārši tagad šito, tagad šito. Un interesantākais tas, ka tu tad, kad tā dari, tad viņš strādā vēl ātrāk nekā tev plānos. Viņš man vienkārši strādāja sev pēc, šodien es izdarīšu šitās lietas, ja es pabeigšu ātrāk, tad man būs brīvs. Es aizbraukšu līdz, tur pastaigāties vienalga, un es vienkārši super ātri izdaru. Man vienalga 2 pabeidz, 3. Man tas rezultāts ir, pabeidz, šodien viss izdarīs. Kāpēc tu aizpildēji prom, ja tu zini, ka tas strādā priekš tevis? Kurā brīdī tu atkal pazaudēji šo? Dzīve. Bez viņas viens tur kaut kur, tad tur kaut kā izkusties ārā no tā. Jāliec atpakaļ. Brūži no tā dzīves, tā vilciena tev izgrūd ārā, kaut kādā pieturā. Tad jākāp atpakaļ vienkārši. Jā. Tu zini to momentu, kad tev izgrūd ārā? Tu viņu redzi? Jā, es zinu. Tu viņu redzi? Tas ir rudens. Tas saucās rudens? Forši visu norakstīt uz rudeni. Baigi lielā atbildība rudenim. Pamēģini atbildību par to paņemt atpakaļ uz sevi. Tu īstenībā tenī brīdī ko? Tā kā kaut kur padavies? Tu pārliki daļu atbildību uz rudeni un noņēmi no sevis, kāpēc? Nezinu. Tu kaut kur pazaudēji ticību sev? Kaut kur ticību varbūt pazaudēji, kaut kur tad uznāca tas,
kad īsti varbūt nebija tur vienā, ko darīt, tad otrā, tad tur kaut kas netiek vai tiek. Viss tāds, tu kā iesēdies, vienkārši pazuda. Un atkal uzsākt ir nedaudz grūtāk. Tā kā tā vienkārši jāiekustina. Tas viss atkal ir bišķiņ, viņš ir piebremzējies. Tā kā Un tad tu redzi, ka īstenībā jau tā ir ilūzija, ka tu dari ļoti daudz. Jā, vienkārši visur. Tāpēc, ka tu visur it kā, jā, šeit uzraksti viens, šeit uzraksti šito viens, te ir vēl kaut kāds viens. Un kopā nav neviens. Un nav izdarīts nekas līdz galam. Un tev liekas, es tik daudz daru. Es taču to un šito un to. Bet ja tu šeit būtu ierakstījis 1, 2, jau 3, jā, šīs darbības, tad tev šeit būtu lielāks rezultāts. Jā, tā ir. Jā, tad šeit ir, ko es tev piedāvāju, tas ir pārnest enerģiju, salikt prioritātes. Salikt prioritātes šajās lietās, kuru pabeidzot pirmo, tas varēs turpināties tālāk un nesīs kaut kādu guvumu. Un kamēr tas organisms, kur tu izveidoji dzīvot, tu vari pilināt nākamajā. Jā. Ja, un tad, kad tu to ieraudzīsi, tev arī vieglāk būs domas pārnest uz to un saprast, kādas darbības man ir un kas man ir jāizdara. Un tad arī rodas tas super svarīgi. Tāpēc, ka tu viņu prioritāri noliksi kā pirmo. Tagad tev super svarīgi nav nekas, tāpēc, ka visur pa bišķim ir jābūt. Okay. Es paskatījos tādu vienu tavu pēc dzimšanas datuma tavējā vienu tādu lietu un gribēju ar tevi par to parunāt. Mēs esam kaut ko skatījušies, bet man šķiet, ka mēs par šo nerunājām. Ceru, kaut kas labs. Labs ir jebkurā gadījumā, tāpēc, ka jebkura lieta, kura strādā pret tevi, to zinot, tu vari no tās izvairīties. Tev jau ir privilēģija, ja tu zini, ka šitā man nevajag darīt. Jā, es zinu, vismaz, ko nevajag, bet kaut kad izdara, bet ka pārmetumiņš ir, ka tu tā nevajag darīt. Tā tad ir tāda, pēc šīs karmiskās numeroloģijas, ir tāda sadaļa kā karmiskie mēzgli, kas mums izveidojās mūsu iepriekšējo dzīvju ietvaros, un šajā dzīvē viņi mums lien ārā, bet viņus nevajadzētu atkārtot. Viņi mūs tā kā kacina, Jā. Mēs viņos mēdzam iekrist, bet tas ir tas, ko tieši nevajadzētu darīt. Es tev pateikšu šīs tavas izpausmes, tu man vienkārši akceptē, viņas ir klātesošas vai nav. Jā. Tātad vēlme iegūt radu atzinību. Jā, ir svarīgi, bet ne visu. Bet šis ir, ko nevajadzētu, saproti? Jā, tas jūtu. Tātad mēdz šis cilvēks, kuram ir šis te, kad vēlme iegūt radu atzinību, viņš viņu priekšā mēdz uzvesties jau par labu viņiem, aizmirstot kaut kādā veidā sevi. Jā, mēdz pierādīt viņiem, šiem te radiem, ka es esmu kaut kur labāks. Vai no attaisnot viņu cerības. Tāds man baigi labāks, nemēģina izlikties. Tad mēdz būt tā, ka radi mēdz novirzīt no ceļa vai manipulēt un mēģina vadīt tavu dzīvi. Tas ir atkal rezultāts tam, ka tev ir svarīgs ļoti viņu tas viedoklis. Jā, šitāds ir. Tad viņi mēdz tev neticēt taviem spēkiem. Jā, tas arī. Tā, tad ir tavos karmiskajos mezglos rakstīts, ka ir vēlme cildināt savu uzvārdu un dzimtu. Jā, to nevajag darīt, ja? Tas mēdz būt, redzi kā, pat cik tas stipri iekšā ir, tad tas tālāk seko. Tu esi tik ļoti lojāls, ka tu atdod savu dzīvi. Tāpēc ar tevi var manipulēt, tāpēc tev var pateikt. Ja, tad tu daļēji aizmirsti sevi, kas tu īstenībā esi un nenotici sev. Tur ir tā problēma. Tur jau kaut ko es izmainīju sev skatuves vārdu. Un starp citu vēlme atrasties uz skatuves un būt populāram. Tas tev arī seko līdz no iepriekšējām dzīvēm. Un tad ir ieteikumi un tavi uzdevumi šajā dzīvē, kas šo var mainīt. Tu nedrīkst apvainoties uz vecākiem. Un ja ir pretenzijas un aizvainojums, tad nevis viņu turēt, bet tev ir jāpalaiž vaļā. Jā, ir bijis tā, kā ir bijis. Tajā brīdī tam bija tā jābūt, pateicoties tam ir tas, kas ir tev tagad. Tev ir, ja tu vēlies miedarboties ar radiniekiem un palīdzēt viņiem, tad tas ir jādara aiz mīlestības, nevis tāpēc, ka tu gribi būt labs vai iegūt atzinību. Tāpēc, ka tu patiešām no sirds to vēlies. Ja tu to negribi, nedari. Jā, tas būs godīgi pret visiem.
Un arī mazliet vairāk atvērties, runāt par sajūtām ar saviem radiem, par sajūtām. Kaut ko visu šito es starp citu jau tā kā daru jau. Jā? Jā. Tas forši, tas nozīmē, ka intuitīvi jau tu sāc just. Tev ir jānodarbojas savā dzīvē ar to, kas patīk, un nepakļauties radu manipulācijām, iet uz mērķiem pakāpeniski un saglabāt fokusu uz to, kas sniedz prieku. Jā. Klausies, šis ir tas pirmais. Tu kaut kur izšķīdis tajā fokusā. Tev ir tomēr bišķi vairāk jāfokusējas. Bet vismaz tabula man ir. Cildināt uzvārdu. Tātad tev ir jākļūst populāram ar savu uzvārdu. Ja? Nu, tā kā nedrīkst viņu mainīt vai nedrīkst viņu slēpt. Ir cildināt uzvārdu un dzimtu ar savas dzīves aicinājumu palīdzību. Tas nozīmē, ka tavs dzīves aicinājums, es redzu, ka tā tomēr ir mūzika. Tātad jāiet tajā iekšā, jo tādējādi tu pildi arī to dzimtas uzdevumu, cel uzvārdu ārā. Jā. Ja? Jāstrādā pie pašapziņas. Būt morāli un finansiāli neatkarīgam. Un tas ir no jebkā. No gan apstākļiem, no cilvēkiem, no savām bailēm, no jebkā. Tev jāiegūst šī brīvības sajūta. Mēs starp citu strādājam ar to. Jā. Un tad ir vēl tāds ieteikums, tev kādreiz vari papētīt savu dzimtu. Es kādreiz taisīju dzimtas koku. Man māsa taisīs, ar citu čatiņā ielika, prasīja mums visu datumus, jo viņi taisa dzimtas koku. Jā. MyHeritage vai kur tur. Turpat ir interesanti tev pašam, kad viņš būs gatavs, vai nu tu vari iesaistīties vai kā, bet iziet cauri un paskatīties, no kurienes sākas jūsu saknes. Un vēl būtu interesanti, kad būtu informācija par to, kādas dažādas profesijas ir bijušas augšā tavai dzimtai. Ja, jo patiesībā cilvēkiem liekas, ka izvēlas viņi savas profesijas pavisam nejauši, bet ja mēs paskatīsimies savus radus vairākās paudzēs atpakaļ, visbiežāk tādas profesijas kaut kur jau ir bijušas, kas nozīmē, ka pārdzimstot mums tie gēni tomēr un informācija aiziet. Tā. Starp citu, tev ir ļoti skaista dzīves misija. Tu esi, teiksim tā, labestības nesējs. Tā varētu būt. Un tāpat jūs esat dieva nesējs cilvēka veidolā. Iedomājies? Tev ir jāapzinās šī enerģija un jānes tā pasaulē. Es nezinu, varbūt caur dziesmām, varbūt caur vārdiem dziesmu. Jā, tas arī ir iespējams šādā veidā to darīt. Tagad bišķiņ tāds to bēdīgo tēmu varbūt, bet tas arī cilvēkiem svarīgi ir. Bet mēs jau nevaram bez tā. Jā. Mēs, kā es vienmēr saku, ir cilvēki, kuri vēlas ļoti daudz dzīvot tikai laimīgās sajūtās. Un tad es saku, iedomājies, ja katru rītu piecelies, tev viss ir katru rītu varavīksne, tur lēkā apkārt dzīvnieciņi un visi smaidīgi un tikai cilvēki smējās. Katru dienu viens un tas pats. Kā tu pret to izturēsies pēc tam? Es pat negribētu tā. Tas apniktu un tas liktos tā kā bezvērtīgi. Man tas drūmīgums pat patīk, tas radoši pat labāk ir. Tad skaties, rudens īstenībā nav nemaz tik slikts. Jā, un pat tekstiņiem es nebiju kopš vasaras mūsu, kad mēs runājām, es nebiju rakstījis tekstiņus, es tiešām neatceros gadus, 10 varbūt ne, bet tuvu tam. Un es esmu sarakstījis salīdzinoši daudz jau pats. Saņēmies beidzot sarakstījis. Un šis īstenībā iet kopā ar to tavu dzīves misiju, ka tev šīs sajūtas vajag ielikt vārdos, ja? Un tur ir rakstīts caur savu to, kas tev patīk, ja? Kam tu kalpo, tā ir mūzika, un caur to mūziku cilvēkiem radīt šo sajūtu. Tas ir ļoti svarīgi, ka tu to dari, nevis tādus trendīgos tekstus, kas tur kaut kur ir trendā, bet tas, ko tu jūti, tas, ko tu esi redzējis, tas, ko tu esi piedzīvojis, un tas, kas tevī ir iekšā. Ja? Un tā tu dod to pievienoto vērtību pasaulē. Tā tu miedarbojies ar to. Nē, es tā kā mēģinu arī dziesmā iepirkt, ka es gribu atrast to brīvību. Vispār sev, uz kaut ko. Lai es neesmu kaut kas, nezinu kas, bet lai es būtu brīvs un es varu būt pats beidzot. Tu jau esi brīvs, tev tikai tas ir jāļauj sev būt. Jā. Un tas, ka tu, piemēram, dari vienlaicīgi visas šīs lietas un piliņi, tu īstenībā sevi saslēdz visu laiku.
Tu uzliekot sev šos mega daudz pienākumus, būt tur, attīstīt to, darīt to, tu pats sevi saslēdz. Bet mūzika jau īstenībā ir tas, kur tu esi visbrīvākais, jo tu tur var būt tu. Nu, tas gan, jā. Tur tas esmu Lauris. Tieši tā. Tad kāpēc tu izvairies no tā? Kāpēc tu šitā? Nevis īsāko ceļu, kurš tev var aizvest uz turieni? Es nemāku izskaidrot. Es laikam tikai tā esmu mācējis. Spirālītē. Jā, es tikai tā eju. Zini, pozitīvais tas, ka spirāli arī iet uz priekšu. Jā, jā, tāpēc nav tā kā uz apli, bet tā šitā. Jā. Tāpēc ir jāsaskata vienkārši tā dinamika, viņa tev šobrīd ir šāda, bet zinot to, tu taču var no tā mācīties. Un tā kā bulta pa vidu izšauties. Bišķi izšauties, jā. Tā spirālī griežās, bet kaut kāds lietiņas izšaut pa vidu. Jā, un tad tev ir tas sevis izaudzētais kaut kāds organisms, kurš strādā tavā labā. Un tā jau ir tā brīvības sajūta, pēc kuras tu ej. Pēc to es arī tiecos. Es arī esmu atmetis tos, man nav vairs svarīgi, ko tur viņš padomās vai viņš, bet es gribu parādīt. Prieks, patīk tev, nepatīk, nekas. Galvenais, ka man patīk. Tā man ir tā, ko es dziesmīgs vai vienalga, ko man galvenais, lai man pašam patīk. Vienalga, ko es daru. Ja man patīk, tad viss ir kārtībā. Ja man nepatīk, es to vienkārši neko nedaru vairāk. Man liekas, cilvēks jūt to no malas, ir sevišķi dziedot. Ja tu dziedās to, kas tev nepatīk. Ir bijis tā, es varu parādīt tev kaut kad aizsūtīt. To var just. To var just, tas ir tā domā, ka to var just. Tāpēc noteikti tavā profesijas izvēlē ir svarīgi būt tev pašam, un tā ir tava brīvība. Tu it kā viņu meklē kaut kur citur, bet viņi tev ir deguna priekšā. Jo caur vārdiem tu vari būt tu, caur vārdiem tu vari pateikt, ko tu pa īstam jūti. Tā ir brīvība. Tā ir. Tas ir, un vēl ir tāds interesants moments, ko es bieži arī saku, kad es uzrakstīju grāmatu, un grāmatā uzrakstīju pilnīgi visu, pieņemot sevi tāda, kāda es esmu, es iegūlu lielāko brīvību. Jā. Un es tev gribu aicināt arī caur dziesmām pieņemt sevi pilnībā precīzi tāds, kāds tu esi, kā tu saki, numur 1 sabotāžā, un tā ir brīvība. Tev vairs nav jācīnās par to, ka tā tas ir, ka tā tas nav. Jā. Tev vairs nav jāpierāda, tāpēc, ka tu esi pieņēmis to kā faktu, un viss, un beidzās šī cīņa, tu vari palaist vaļā. Par to arī tās dziesmas arī būs pa lielam. Tieši tā kā par to cīņu, par visu to, ka tās idejas nāk 1000, bet, realizē precīzi neviena pieejams. Tā. Iedomājies, tev ir šis talants, un tev viņas ir tās idejas. Tev viņas tiek, kā es vienmēr saku, tev Dievs no augšas viņas dod, tu viņam pretī šitā. Man nevajag. Kā tev nevajag? Vajag. Tev vajag. Tad viņš tev dod. Kaut kāds jau gan jau realizē. Tāpēc svarīgākās. Pieņem to Dieva dāvanu, kur tev ir, un atceries to savu uzdevumu, kur viņš tev ir iedevis. Labi. Un nākamreiz mēs tiksimies jau varbūt pie tavu koncerta, jau pilna aizpildīta. Jā, es tev starp citu, es tev šodien gribu iedot savu biļeti uz savu koncertu, kas notiks 10. janvārī. Un tad es gaidīšu atpakaļ kādreiz tavu biļeti dāvanā, kad es saņemšu. Es tev gaidīšu 10. janvārī. Jā. Būsim. Savā 3. koncertā. Man ir savādāks, protams, es nedziedu, piedod, es nemāku. Bet tāpatās es domāju, ka tev patiks tēmas, par kurām es runāšu. Tas ir par nākotnes par algoritmu, kas mūs var aizvest uz to nākotni, kurā mēs vēlamies, jo tur patiesībā ir matemātikas formulas apakšā. Jā. Un es ceru, ka tas nebūs tas, kas tevi pavadina dziedāt, ka tu jau dziedās sākot jau no šodienas. Es jau dziedu. Mēs negaidīsim līdz 10. Bet šitā, jā. Mēs negaidīsim līdz 10. janvārim. Tā kā es tev biļeti, un tad es gaidu no tevis atpakaļ. Jā. Super. Paldies tev, ka tu atnāci. Jā, paldies jums.